Aizvadītajā nedēļā savu spēju robežu pārbaudīja ļaudis, kuri no karstuma nebaidās - pirtsmīļi. Cīņas svars bija tik liels, ka finālisti riskēja ar savām dzīvībām. Starptautiskajās sacensībās piedalījās arī pirts cienītāji no Latvijas. Viņi, kas savām acīm redzējuši, kā divi cilvēki cīnās ar versmi līdz nāvei, no šādām sacensībām mēģina atrunāt citus drosmniekus. Turpina Laura Vonda un brīdinu, ka nākamajā materiālā atsevišķi kadri būs nepatīkami. Saunā sēdēšanas čempionāts Somijā notika jau 11. reizi. Trešo reizi tur devās arī latvieši, gan piedalīties, gan līdzi just. Pirtnieks Jānis Paulovičs 110 grādu karstumu izturēja 2 minūtes un 11 sekundes. Protams, saunā vai pirtī gājējiem šķitīs ļoti smieklīgs, bet tas ir no gandrīz 140 dalībniekiem. Mēs esam kaut kādā ap 70. vietu. Karstums bija īpaši neciešams, jo ik pēc pusminūtes uz nokaitētajiem akmeņiem tika uzliets puslitrs ūdens. Latviešu pirtnieka fotokamera fiksējusi, ka sacensību finālisti nosēdēja saunā vismaz 6 minūtes un 22 sekundes. Jāsaka, tieši nosēdēja, nevis izturēja, jo paši no saunas iznākt vairs nespēja. Vladimiru kaut kādā veidā izvilka ārā. Jā. Manā acu priekšā viņš vēl bija sarkans. Tikko viņu izvilka. Pēc mirkļa viņš sāka pārklāties brūniem pleķiem, jā, kas bija dziļš muskuļu apdegums. Nabaga soms Timo tika rauts ārā. Visur, kur pieskārās āda, šķīda asinis. Gan pie lāvas, gan margas. Viņa nebija aiz kā ņemt. Pērnā gada bronzas medaļas ieguvējs Vladimirs Ladiženskis no Krievijas slimnīcā nomira. Pieckārtējais sacensību uzvarētājs soms Timo Kaukonens ārstējas. Kāpēc abi finālisti no saunas nebeiga, ko kājas nes tiklīdz bija sasniegta kritiskā robeža, loģisku izskaidrojumu rast grūti. Pieļauju, ka arī šeit finālā nostrādāja tas, ka viņi bija lietojuši kaut kādus anestezijas līdzekļus. Varbūt vēl kaut ko, nezinu, jo cilvēciski to paciest nav iespējams. Jā. Tā ir sēdēšana vārošā ūdenī. Cita man izskaidrojuma nav, jo idejas kā vārdā cīnīties nebija. Jā, tur dēļ cepurītes vai dabūt pirmo vai otro vietu. Pirtnieks Jānis Pavlovičs uzsver, pirts priekus var baudīt tikai tik ilgi, kamēr tas sagādā baudu. Tiklīdz ir par karstu augstu, kaut kas sāp vai trūkst elpas, tā ir droša zīme, ka karsēties vairs nedrīkst. Galvenais rekords, ko tu var pirtī uzstādīt, jā, tā ir labsajūta. Jā. Un neviens pirtnieks, profesionāls, neviens biedrības pārstāvis nekad neteiks, kurš ilgāk nosēdēsim. Tā nav, tas ir tabū. Jāpiebilst, ka 11. čempionāta reize visticamāk izrādīsies arī pēdējā, tā vēsta pasākuma rīkotāji. Tas gan nenozīmē, ka pirts mīļi vairs savā starpā nesacentīsies un neriskēs. Šādas sacensības notiek daudzās valstīs. Laura Vonda, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.